Sveicināti, draugi! Šovakar es jums atklāšu informāciju, kā pat 60 un 70 gados var būt aktīvi un veselīgi. Un arī pēc 30 plus gadiem, 40 plus, tas nenozīmē, ka jums jāsāk zaudēt savu skaistumu. Un ja pat jūs jau esat citā cienījumā vecumā, to var tiešām atgūt cienījami un ar vienkāršiem paņēmieniem. Lūk, informācija šodien būs tieši par ļoti īpašu jaunas paaudzes produktu, kam nav nekāds sakars ar pārtikas bagātnēm, kurus mēs zinām jau iepriekšējās 10 gadus. Tāpēc uzmanīgi klausieties, un, ja ir gadījumā jautājumi, tad droši rakstiet zem šī video vai zem šīs te publikācijas, kur jūs viņu ieraudzīsiet šo video. Tad mani sauc Ginta Veidere, un es jau sākšu dalīties ar ekrānu. Ar ekrānu es dalīšos ne visu laiku tā. Tā. Mhm. Tātad, kā jau teicu, šodien būs par kompānijas Neumi tieši inovatīvo produktu, un jūs noteikti dzirdēsiet daudz jauna, daudz interesantā, un iespējams, ka tas nemaz neliksies iespējams pēc tā, kādi piemēri tiks jums rādīti. Tātad mani sauc Ginta Veidere, un es sen jau darbojos veselības jomā, sākumā privāti tikai manis karošus jautājumus, bet kopš 2020. gada izdomāju, kādu šo te veselīgu uztura speciālista profesiju apgūšu arī universitātē, akadēmijā, un nu, jau esmu certificēts nutriciologs un arī palīdzu citiem cilvēkiem. Kas par mani vēl īsti, tātad 3 meitu mamma, ļoti liela starpība meitas, 2 jau ir savā dzīvē, 30 un 23, un mājās ir tikai mazākā jaunākā meita. Tātad esmu nutriciologs, kompānijas Neumi līderis, arī esmu izmācījies uz bioenergoterapeitu un regresologu. Un nu jau kopš 2020. gada esmu dzīvā ūdens pavadonis, jeb dalos ar informāciju par dzīvu biogēnu ūdeni, kas attiecīgi arī ļoti, ļoti palīdz cilvēkiem veselības jautājumu sakārtot. Tātad mēs šodien nerunāsim par vienkāršām piedevām, kapsulām, un es nemācīšu nevienam dzīvot vai arī lietot uzturbagātinātājs pareizāk, kurā dienas laikā, kādās proporcijās un kombinācijās ar ko savienot, bet šodien par kaut ko pilnīgi citā līmenī. Un es runāju par dzīvības enerģiju, kas atrodas katrā tavā šūnā, neatkarīgi no tā, ko tu papildus lieto vai nelieto. Vēlreiz gribu pasvītrot, ka nav svarīgi, cik tev ir gadu šobrīd. Nav svarīgi, cik jūs esat jauni, slimi vai attiecīgi trenēti. Vienmēr var būt uzlabojumi. Tātad sāksim ar nelielu zināšanu stundu. Un, ja jūs skatāties šo te video pirmo reizi, iespējams, kāds cilvēks jau padalījies un mazliet pastāstīs, kas tad ir glutations. Un tas, kas šobrīd tiks runāts no dažādiem aspektiem, viennozīmīgi varam nosaukt par inovatīvu produktu, kurš ir 21. gadsimta šobrīd tāds revolucionāra forma. Un spējīgi arī apturēt gan novecošanos, gan arī atjaunot jūsu aktīvo ilgmūžības potenciālu. Un, protams, arī palēnināt novecošanās visus procesus. Tātad jūs redzēsiet visvairāk pētītāko molekulu medicīnā un ķīmijā, kuras rezultāti tiešām pārsteidz. Tātad glutations tiešām ir viens no pētītākajiem antioksidantiem, kurš ir jau atklāts 18. gadsimta beigās. Un ir visspēcīgākais antioksidants, kāds ir iespējams. Turklāt viņš nav monooksidants, tad nenozīmē, ka viņš var tikai uz kaut ko vienu ietekmēt, bet viņš ir tad maksimāli var uz daudziem antioksidantiem ietekmi savu izrādīt, ja, tad vai savu darbību fokusēt un attiecīgi palīdzēt dažādos veidos mūsu organismam. Tas pats arī pat pārsvarā, tad mēs zinām par C un D vitamīnu, bet ļoti maz zinām par glutationu. Un šobrīd
publiskajā vietnē PubMed ir atrodamas pat vairāk nekā 196,000 publikācijas, kuras ir tieši jau recenzētas, kuras jau ir izgājuši šo te pārbaudu un atļauts tur publicēt. Bet iedomājieties, cik daudz vēl ir nepublicētās. Bet par C vitamīnu, ko mēs uzskatām par pašsaprotamu, ko mēs lietojam principā jebkuros gadījumos vai saaugstēšanās, tātad vai savas enerģijas palielināšanai, mēs varam atrast tikai 80,000 publikāciju šajā pašā oficiālajā vietnē. Tas ir gandrīz 3 reizes mazāk. Tagad nedaudz par manu pieredzi. Tātad es esmu uzturu speciālists un pētu parasti uzturu bagātinātājs, ar kuriem saskaros dažādas kompānijas, un to efektivitāti nu jau pētu arī biopieejamības līmenī. Un glutationu bagātinātāji jau ir pieejami visās iespējamās formās. Tātad šis nav tikai zināms viens, tātad tas nav atklājums, bet iepriekšējās formas glutationam, tām atšķirībām, par kuru mēs šodien tieši akcentējam, ir ļoti, ļoti daudz. Tātad ir mikstūras, plāksteri, gēli, ir tabletes, ir dažādi kapsulas, pulveri, ir tātad arī šie te liposomālie, kur ir iekapsulēts tauku, tātad apvalciņā, lai izietu šo te žults mūsu kuņģa, ja, tātad skābes barjerai un attiecīgi nonāktu, cik varētu, bet maksimāli līdz mūsu gremošanas traktam. Taču tas nav nekādu garantiju dodoši tātad šis te paņēmiens, jo vienalga, vai tā ir liposomālā vai kāda cita, principā uzsūkšanās procents ir aptuveni tikai 30%. Ja paskatās statistiku pirms 18 gadiem, tātad pameklējot arī šajā te PubMed vietnē, tad mēs varam redzēt, ka glutations un C vitamīns bija gandrīz vienādā apjomā pētīts, tātad viņam nebija nekāda priekšrocība dota, bet pēdējos gados patiešām šis te glutationu pētniecība ir izrāvusies milzīgi uz priekšu. Tātad kāpēc glutations kļuva populārāks par C vitamīnu? Un kāpēc C vitamīns tātad vairs nav nekādu iespēju atklāt kaut ko jaunu? Tātad glutationu pasaulē patiešām notikusi ļoti radikāls pārmaiņas, un es gribētu pastāstīt varbūt tādā analoģijā, kā mēs pazīstam mūsu, piemēram, mūzikas atskaņošanas tehniku un paņēmienus, kas nāk jau tad no vairākām 10 gadiem atpakaļ. Piemēram, agrāk atcerieties, pat man bērnībā bija vienīgā iespēja, lai, principā, 2 iespējas, kā es varēju noklausīties, atskaitot rādio, tad ierakstu, tā bija vinila plate. Man liekas, varat ielikt vieninieciņus, tātad ja kādam bija kādreiz bērnībā arī plašs atskaņotājs, un 2nieciņa, jūs arī saskārāties savā dzīvē ar magnetolām, kurās ielika tieši lentas kasete, kura tātad griezās un viņa atskaņoja mūziku. Ja, tad mēs varētu saprast, ka iepriekšējās formas glutationu principā ir tā kā senāka tehnoloģija, kura īstenībā šobrīd vairs uzskatām, ka nestrādā. Un atšķirība ir tieši tā, ka glutations tātad visas gandrīz iepriekšējās formas, izņemot iespējams gēlus, jo tātad plāksterus visām ir jāiziet cauri zarnu trakta šai te barjerai. Un attiecīgi, ja mēs ņemam jaunāku tehniku, tad glutations jau šis, kurš mums ir jau jaunākās paaudzes, varētu simbolizēt, ka šis ir jau uz ciparu, ja, tad jaunas atskaņošanas mūzikas, kura tad ir uz kaut kāda nesēja, kurš ir tikai informācija nesoša. Un visas pārējās tātad gan CD diski, gan MP3 diski, gan šīs te lenču kasetes, gan attiecīgi vinila plātes, tās ir tiešām vecās formas. Tātad vēl viens aspekts, par kuru nedrīkst aizmirst, glutationu līmenis samazinās ar vecumu. Un glutationu līmenis samazinās katru 10 gadu par 10–12%. Tas ir ļoti liels procents. Un mēs to izjūtam katru reizi, ka mēs jau pēc 30 varam biežāk griezties, piemēram, pie mediķiem, ja, tad mēs varam meklēt palīdzību, mums ir kaut kādas iekaisumi, mums ir kaut kādas jau pirmās saslimšanas un attiecīgi vismaz potenciāls.
Un tagad par patstāvīgas toksīnu, smago metālu radiācijas un brīvo radikāļu uzbrukumu, kas ir katru dienu mūsu šūnām, principā kā tāds pārbaudījums, arī samazina glutationa daudzumu mūsu organismā. Un, protams, arī operācijas, dažādas smagas pārciestas, pārnestas slimības arī samazina šo glutationa daudzumu. Glutationa līmeni var palielināt, tad, ja mēs attiecīgi fiziski kustamies, ēdam pareizu pārtiku un attiecīgi arī šo glutationa prekursoru saturošos elementus. Bet samazinoties tātad šo te faktoru dažādu ietekmē glutationu, mēs arī varam saprast, ka mums dažādas traumas, infekcijas un saaugstēšanās vēlāk arī ir grūtāk pārslimot vai grūtāk arī ātri izvesaļoties. Pašam glutationam ir vairāk kā 400 funkcijas organismā, bet pašas galvenās tātad mums ir četras. Četras, kuras mēs tātad attiecīgi varam izdalīt kā imunsistēmas stiprināšana, šūnu detoksikācija, iekaisums, tātad hroniskas vai slēptas mazināšana un attiecīgi enerģijas, jo strādā ar mitohondrijām pa taisno. Un tagad vissvarīgākais, tātad mēs mazliet izskatīsim par sportistu šodien. Kāpēc par sportistu tēmu? Jo uz sportistiem tika testēti pirmie glutationa paraugi, tātad arī no kompānijas Neumi, un arī pirms kompānija tika atvērta, un attiecīgi tas vislabāk parāda šo te lielo fizisko slodzi, izturību, tātad arī šos te brīvo radikāļu, ja, tātad agresīvā skābekļa mazināšanu, kas arī ļoti lielu kaitējumu nodara tātad mūsu organismam veselībai, kā tas samazinās, kā glutations, kā tāds mega daudzpusīgs detoksikācijas molekula spējīgs ir šo visu novērst. Un tāpēc jūs dzirdēsiet tieši par sportistiem šodien. Un tad viena no lielākām problēmām, kāpēc ir visu laiku meklēta izeja jaunam veidam, kā piegādāt līdz šūnai glutationu, ir tieši problēma biopieejamība. Un ko tas nozīmē biopieejamība? Cilvēks uzņem ne to vērtīgo vielu daudzumu, cik viņš ir apēdis, cik viņš rada šķīvi un ka tas viss ir viņa pārtika, bet tieši to, ko spēj sašķelt organisms un ko spējīgs ir tātad zarnu trakts ar visu tātad šo te gremošanas un šķelšanas produktiem, vērtīgajām vielām tālāk aiznest līdz šūnai. Un tas, kas nonāk tieši šūnā, kas ir kā jau pārtika mūsu šūnu uzturēšanai. Tieši šis ir tas biopieejamības, tā vērtīgā mazā daļiņa, kas nonāk tikai, lai mūs pabarotu. Tāpēc, ja mēs ēdam lielas porcijas ar makaroniem un dažādiem ogļhidrātiem, nevienmēr tātad mūsu organisms ir paēdis, ir tikai aizpildīts mūsu zarnu trakts un kūņas, mūsu apetīte ir remdēta. Un ar ko tad tātad šis te Hydrastat ir unikāls? Tātad tehnoloģija Hydrastat ir unikāla ar to, kad piegādes metode absolūti mainās, tad mēs ar šo produktu lietojot neizmantojam it nemaz mūsu zarnu traktu. Un tas nozīmē, ka mēs varam 90-95% nogarantēt, ka šī te produkts aizies līdz mūsu šūnām. Tātad 70 sekundēs viņš nonāk līdz šūnai, un pēc tam, kad mēs jau esam lietojuši, tātad skalojuši mutē šo te 10 ml devu, tad 30 sekundēs jau tas ir nonācis mūsu asinīs. Vienkārši iespaidīgi cipari, vai ne? Ātri. Ņemot vērā to, ka gremošanas sistēmā ne ātrāk kā 30 līdz 60 minūtēm, tad tas ir ātrākais kā izšķīst tabletes vai kapsulas un attiecīgi nonāk mūsu asinsritē ne ātrāk. Tātad vēl viena tehnoloģija, kas ir nano, šeit jūs redzat 3 izmēru šūnas, ja, tad mūsu, tas nozīmē šī te glutationa mazā, tad ir pa vidu cilvēku un pārastās molekulas, kuras patiesībā sakot ir šīs te lielās gan dažādas uzturvielas, gan vērtīgās vielas un kuras nevienmēr tātad ir līdz galam sašķeltas vai transformētas, tātad pareizā formā, kuras var uzņemt arī mūsu šūnas. Un tātad šī te zinātnes sadaļa sāksies tieši tagad, kad mēs runāsim par šo te nanotehnoloģiju. Un
Tā kā esmu pētījis tiešām šo te glutationu ļoti dziļi jau vairāk kā gadu, tad šīs te piegādes metode tiešām ir unikāla, patentēta kompānijai Neumi, un tad par šo izmēru. Izmērs tātad ir fantastiski maziņš, tātad zemāka nekā 10, tātad šie te vienības, ja tad milimikroni, ja tad tas ir vismazākais. Un tūlīt es pastāstīšu, kāpēc tas ir tik ļoti nozīmīgi, jo mēs ļoti labi zinām, ka mums ir ne tikai asinsvadi, vēnes, ja, artērijas, bet mums ir kapilāri. Un visvairāk aizsargātā mums ir galva. Un, ja, piemēram, mēs spriežam par to, tad mēģināšu vēl pārslēgt. Tātad, kad šeit ir ļoti minimāls šis izmērs molekulas, tātad nanotehnoloģijas, un, ja mēs, piemēram, skatāmies nākamo slaidu, man liekas, nākamajā slaidā man bija, lai jūs saprotat šo te apjomu, ja, ka šī te iespaidīgais, tā, viņš kaut kā negrib visai ātri. Es aiziešu pie šī, lai jūs saprotat, ka šis ir mats, tātad viss smalkākās smiltis un attiecīgi pat mazākais, kas ir 10, tātad nanometri, tātad mazie, ja, tātad nanometri ir, lai izietu cauri mūsu tātad šiem te hematencefālā, tātad šai te barjerai, kura ir mūsu aizsarga barjera šeit, tātad mūsu galvā, lai nenonāktu tur dažādas toksiskas un indīgas vielas, tad attiecīgi tās ir aizsardzība, turpat ir dubulta aizsardzība. Un ja mēs ilgstoši, protams, lietojam nevisai atbilstošu pārtiku, protams, arī šeit ir ļoti daudz toksīni galvā un attiecīgi mūsu orgāni cieš. Iespējams, kad ir domu migla, iespējams, kad ir sliktāka atmiņa, grūtāk fokusēties, miegainība, grūti tad ir sevi savākt, kaut kādu jau gribu izrādīt vai savu nodomu, ja īstenot, ir tāda ļoti, ļoti liels nogurums hronisks. Un šī nanotehnoloģija palīdz arī šos asinsvadus attīrīt ar šo glutationu, kā niecīgas molekulas detoksikācijas, tad vienu no kareiviem un pašu galveno detoksikācijas molekulu. Un, lai iekļūtu caur šo barjeru, tad asinsvadiem ir jābūt izmērā mazākiem nekā 30 nanometri. Un kā jūs redzat, tad pat mazākās smiltis, ja, un arī šīs te mats ir fantastiski liela rēsna salīdzinoši ar tiem kapilāriem, kuriem patiesībā sakot ir jātiek cauri. Man liekas, ka šādu bildi pirmo reizi arī rāda prezentācijā, tāpēc noteikti jums ir arī interesanti. Tātad, ja mēs ņemam no visiem šiem lielām molekulām, kurām mēs ātri izskrējam cauri, kas ir pārtikas piedevas un dažādas vērtīgās vielas, tad iedomājieties, cik maz niecīgi jūs daļu saņemat šeit. Savā teiksim, fokusam, smadzeņu, ja, tad uzturēšanā tam ir ļoti, ļoti kvalitatīvam pārtikas bagātnēm jābūt un uzturvielām. Un tāpēc mēs salīdzinot ar dažādiem šiem lielumiem varam saprast, ka šie 10 nanometri, kuri ir mazāks pat šis mūsu glutationu molekulu, tad attiecīgi ir ļoti stipri priekšā tiem, kuri tad nāk ar kapsulām un dažādu citām formām, arī liposomālo formu. Un tad tāpēc mēs varam pilnīgi droši apgalvot, ka iedarbība no produktiem, kuri tiek lietoti no kompānijas Neumi, ir efektīgi, un tas solītais, teiksim, fokus katru produktu, uz ko viņš ir mērķēts, patiešām arī ir efektīgs. Un vēl viena lieta, kā es jau vēlreiz gribēšu pieminēt, tad šīs nanomolekulas nonāk tad mūsu organismā asinsritē 30 sekundēs, pateicoties tam, ka tās iesūcās ar mūsu mutes gļotādu. Un tad mēs varam panākt 200 reizes lielāku kontaktu tieši pateicoties mazajām molekulām. Jo nekas nevar ieiet, ja, tad iedomājieties burku, ja, un lielu vīriešu roku, viņam jāizņem mazs gurķītis, kurš stāv, liels burkas dibenā. Un attiecīgi viņš pat nevar caur kakla to atveri, ielikt šo roku, un tad attiecīgi tas ir tāds vizuālais jums saprašana, kad nevar, vienkārši nav iespējams tikt iekšā, ja šī saskara ir vienkārši ļoti, ļoti minimāla arī kā virsmām. Lūk, nākamais tātad
gribu tieši pasvītrot, kas tad ir šīs tehnoloģijas, par kurām mēs runājam. Tātad tas ir nanomolekulas, ļoti niecīga daļiņa, kura arī mūsu galvas kapilāros nonāk un dara šo detoksikācijas procesu. Haidrstad tehnoloģija, kura tātad ir ar spiedienu šīs nanomolekulas iespiestas ūdens režģī, un ūdens režģis ir aptuveni par 40% tīrāks nekā medicīniskais ūdens, kādu pazīst tātad, medicīnā kā vienu no tīrākiem un labākiem. Tātad pārējām uz jau tādu praktisko tātad jau sadaļu, kur es gribu parādīt no tiem pirmajiem tiešām sportistiem, kuri bija tie vienīgie, kuri uzņēmās kā testēšanas tādu uzdevumu, kad glutations vēl pavisam no Neomi kompānijas nebija ne zināms, ne pazīstams un bija kā testa režīmā. Tātad, ko sagaidām pirmo mūsu. Tad Bills Gillespijs, šobrīd viņam jau ir vairāk kā 60 gadu, uz brīdi, kad tātad jūs redzat pirmo augšējo šo līkni, viņa lieliskākais rezultāts tātad šajā te svarcelšanā bija 50 gadu vecumā, 49 precīzāk. Ja? Tad viņš atspieda milzīgu svaru, kas īstenībā bija krietni mazāks nekā to, ko viņš pacēla 63 gados. Ja, tad 62, 63 gados viņš otrādi, tātad šī līkne ir, kad viņš sākot lietot glutationu 60 gados, tad viņš uzstādīja, atgriezās, saprata, ka viņam ir 60 gados sāk ar glutationu lietošanu atgriezties gan spēks, gan jauda, un viņš principā uzstādīja pat 62 gadu vecumā pasaules rekordu, tātad savu vecuma grupā, un 62 gados viņš pacēla vairāk nekā savos 49, kas nav iespējams. Ja? Tad, tāpat vien. Kāpēc es arī šo piemēru rādu par sportu? Tāpēc, ka sports ir interesanta lieta, ka tur vajadzīga lielāka jauda, gribaspēks un arī treniņi prasa ļoti daudz no cilvēka. Un tieši, ja mēs ejam jau uz to otru pusi savā dzīvē, tad mēs saprotam, ka mēs kaut kur tā enerģija ir jāņem. Bet 512 kg, ja, tad 13, 62 gados bija krietni vairāk nekā viņš pacēla tātad, savos 49, kad viņam bija tieši teiksim, medaļu un čempionu laiks. Ja. Man liekas, kad ir aplausu vērts. Tad ir viena sieviete, kura ir pati savus arī rekordus un arī pasaules rekordus vairākas reizes tātad labojusi, un attiecīgi šobrīd viņas atzinība par arī un testēšana un arī lielā neticība par šo te produktu sākumā, šobrīd viņa ir absolūts fans, viņa arī sākā treneris ASV svarcelšanā, ja, tad arī ar svariem darbojās. Viņa ir gan treneris, gan pati arī aktīvajā sportā, un šobrīd viņa saka, ka viņa gan atkopjās, gan arī viņai lielas rezerves paliek aiz tā, ko viņa šobrīd gan dara, gan attiecīgi viņas sasniegumi sportā. Un viņa tātad šo te atzinību saka, ka fantastisks produkts, kad vienkāršiem cilvēkiem, kuriem ne tikai vajag savu sasniegumus kādā no disciplīnām sasniegt, bet īstenībā precīzi vienkārši jebkurā vecumā, kad tu esi nogurs, ka tev ir hroniskais nogurums, dažādi skaits, kurus tu nespēji pat atrast, no kurienes ceļās, ka tas ir tas milzīgais glābiņš, lai tava ikdiena būtu enerģijas pilna. Nākamā lieta, kas ļoti svarīga, varbūt, ka šeit bija arī varbūt vienu reizi aiziesim, tur ir tāda zīmīta trušila, varbūt es pabeigšu par sportistiem, tā izstāstīšu, kas tas ir. Tātad produkts arī ir domāts vegāniem un veģetāriešiem, ja, tad viņam nav nekādas piedevas no dzīvniekiem, ja, nekādi proteīni, un attiecīgi šis
šis sportists, ja, tad absolūti vegāns jau ilgtermiņā, triatlonists, arī atzina, ka viņa sasniegumi ir auguši krietni lielāki. Triatlons tātad tas ir peldēšana, riteņbraukšana un skriešana. Un tas viss vienā sacensībās, ja, kad cilvēki gan slapi skrien, gan attiecīgi arī ar riteni minās. Un tad Aleksandrs Glovers ir vegāns triatlons un no man liekas, Jaunzēlandes. Kas ir tātad TrueShield, vēl mazliet TrueShield ir šis te ļoti tīra, kvalitatīva, absolūti bez jebkāda dopinga, tīrs produkts, kas der sportistiem. Lūk, un man liekas, bija vēl viens, kurš bija arī sanāk, tātad, kad bija cilvēks aktīvā tātad periodā, Andrē šajā te riteņbraukšanā, tad viņa sasniegumi arī bija ne tik izcili kā šobrīd, kad viņš ir jau vairākus gadus lietojis, tātad nepilnu gadu, tad viņa ļoti labs līmenis sasniegts ar zelta medaļām, ja, bija tad, kad viņš tieši sāka lietot šo te glutationu. Lūk, un, un tas ir tas sasniegums, ko mēs varam saprast, kad ja ne tikai mūsu ikdienā mēs varam dabūt no glutationa fantastiskus enerģijas, enerģijas lādiņu, ja, vai rezerves, tad iedomājieties, ka cilvēki atgriežas sportā un attiecīgi atgriežas arī pie aktīvā sporta, pateicoties tieši glutationam, kas ir milzīgs, milzīgs sasniegums. Un tātad, ko mēs varam no viņa gaidīt? Gan veselību, tātad ļoti labu imunitāti, drošību, ja, pret dažādām arī sezonas augstēšanām un gripām. Attiecīgi mēs varam arī samazināt dažādus iekaisumus, mēs varam iegūt arī profilaksi, ja, tātad šo te ļoti labu uzkrāšanos efektu no patstāvīgas lietošanas, un, protams, kas ir pats galvenais, man šķiet, tā ir gan aknas attīrīšana, gan viņas atjaunošana, un attiecīgi arī šo te ūdenī nešķīstošo toksīnu izvadīšana, saudzējot organismu un arī šos te izvad orgānus. Nu, jā, mēs sākam skatīties arī citus produktus. Tad šobrīd ir par neiro. Tā ir vēl viena produkcija, kura jau ir gadu pazīstama Eiropā un uzlabo atmiņu, uzlabo garstāvokli, palielina fokusa iespējas, ļoti ātra un tāda veselīga. Intensīvā, kā lai saka, mūsu kognitīvo spēju, tāda mobilizēšana un koncentrācijas spēja, kas ļoti arī, ja ir jāstrādā ilgāk arī cilvēkiem, varbūt garīga darba darītājiem, vai tātad, kur ir vajadzīgs kognitīvās spējas, nu, tātad biroja vai radošā darba, tiem, kas raksta vai rēķini, ja, tad ļoti, ļoti labi nodara, jo, ja jāstrādā, tad virsstundas, tad atgūst pilnībā šo te savu kognitīvās spējas. Tad kas ir šīs te cilvēku kategorijas vai kam ir ieteicams? Tātad cilvēkiem jau tad pēc 50, ja, kuriem ir arī insultu un dažādi Alzheimer un Parkinsonu riski, jau sāk laicīgi, jo, kā es jau teicu, nanomolekulas tiek līdz mūsu tātad šīm te mazajiem kanāliem, un ir jau arī ļoti labas atsauksmes, kur ir šīs te aterosklerotiskās pangas, jā, vai saucamās bļaškas, nu, tātad sabiezinājumi ir izšķīdināti, un to arī sola šī te produkta nomarķētais, nu, ne sponsors, bet Amerikas smadzeņu asociācija, kura to arī apstiprina, ka tas tā tiešām arī ir. Un viens no tiem spīkeriem, kas runā par šo produktu, tad ir šī te kognitīvo spēju un veselības, ja tad mentālās un kognitīvās veselības speciālists, un ir arī ASV tad, valdības līmenī kā padomnieks šajās te jautājumos. Tātad studentiem, skolniekiem, lai būtu vieglāk tātad ātrāk izmācīties, vecākiem arī mazāk galvasāpes, cilvēkiem ar tiešām sliktu atmiņu un bērniem un pieaugušiem ar īpašām vajadzībām. Absolūti viennozīmīgi stāstīšu par
šiem rezultātiem vēlāk. Nevarēju arī neielikt šo te skaisto lilā pudeli, bet ļoti ceram, ka arī šī gada beigās vai nākamā gada sākumā mēs viņu beidzot dabūsim. Tā ir sieviešu veselības atbalstam, tātad arī viss ar nano molekulām ļoti efektīvs, kāpēc tik ilgi sabalansēt, nevar saskaņot tātad certifikāciju Eiropā, jo ir ļoti zaļš, var teikt, tāds uz dabas veltēm bāzēts produkts, kur Eiropā nav reģistrēti šie augi. Ja? Tad kā dziedniecības vai ārstniecības augi, kuri var ietilpt kaut kādā no produktiem, tāpēc ilgāk notiek šis te. Bet ļoti, ļoti, ļoti gaidam. Risinājums, kurš tā tad ir ādai, viennozīmīgi sievietēm viens no svarīgākiem un noteikti sevis mīlēšanai, patikšanai ekrānā, ja, vai skatoties, taisot bildes vai arī attiecīgi spogulī, bet šis ir tiešām unikāls ar to, ka šobrīd varam aizmirst pilnīgi par injekcijām, jā, kas sievietēm pēdējās arī 10 gadus ir botuksi un hilaroni, tad šeit ir kolagēns nanoizmērā. Tieši tāpat kā glutations, pretiekais un dažādas sastāvdaļas, plus attiecīgi ir kolagēns un hilarons, tātad blakus glutationam, kā papildinājumi efektīgam skaistuma kopšanai. Daudz sievietes jau ir atzīmējuši, ka pirmkārt jau mitrināšana ādas notiek ļoti dziļi un mazāk vai krēmus, mazākas krunciņas un, protams, arī liftinga efekts. Nu, to mēs varam uzreiz redzēt. Nav daudz bildes, bet es ļoti bieži lieku tātad dažādās sociālās vietnēs arī dažādus rullīšus, kurus attiecīgi mēs varam redzēt. Pāris pa labi šajā bildē ir gan par skaistumkopšanu, gan par autoimūno saslimšanu, teiksim tā, uzlabošana stāvokļa, kur sievietē bija ļoti, ļoti smags stāvoklis. Attiecīgi saprotam, ka vispārējais veselības uzlabošanas process notiek no visiem produktiem. Un tad pēdējais produkts ir mati, bet mati gan par to, lai viņi neizkrīt, tad stiprina matu saknes, tad veselīgāku skalpu ādu tātad zem matiem, vai tās ir tātad sausums, vai tās ir blauznas, vai tie ir kādas niezes un pleķīši, tātad viss no tās sērijas, un pašu matu struktūras mitrināšana, nešķelšanās galiem un attiecīga aizsardzība arī pret termiskiem dažādiem instrumentiem matu kopšanā. Tātad milzīgs skaits jau ir savākts šo te arī atsauksmi, un dotajā mirklī gribu tikai pastāstīt, kā šo video jūs esat saņēmuši no kāda sava paziņas, tad viennozīmīgi dodiet viņam ziņu, ja jums ir radušies kādi jautājumi. Un šos produktus visus var iegādāties Eiropā, izņemot Hairs, tātad sieviešu veselības, un jums ir noteikti nepieciešams saiti uz online veikalu, lai veiksmīgi veiktu šo te iepirkumu. Ja ir kādi jautājumi, tad droši rakstiet, un pateicos jums, ka jūs esat noskatījušies šo visu video līdz galam, un gaidu jūsu jautājumus.